Pāris simt metrus no tagadējā Ģedertelijas vēstures un mākslas muzeja Jelgavā no 1575. līdz 1870. gadam darbojas naudas kaltuve, kurā lielākoties tika kaltas monētas, kas kā maksāšanas līdzeklis tika izmantots tikai Kurzemes hercogistē. Mainoties hercogiem, mainījušās arī monētas. Un bieži vien hercogistē kaltā nauda veica tādu kā var teikt, reklāmas vai sabiedrisko attiecību funkciju, jo pavalsnieki bija jāiepazīstina ar jauno valdnieku, kāds viņš tajā izskatās, tātad profils, un uz monētām bija šī valdnieka attēls. Bieži vien Kurzemes zemgales hercogistē kaltā nauda vairāk kalpo tikai šeit uz vietas, bet viņu nevarēja lietot plašāk Eiropā. Paralēli apgrozībā bija Zviedrijā, Polijā kaltā nauda, Rietuma Eiropas dalderi, taču slavenākie naudas kalēji, valdnieki bija sākot ar Gotthārdu Ketleru, pirmo pašu Kurzemes zemgales hercogu un pēdējo Livonijas ordeņa mestru, gan tieši arī Frīdrihu un hercogu Jēkabu un, protams, arī abiem bīroniem, Ernstu Johanu un Pēteru bīronu. Interesanti, ka jau no hercogistes pastāvēšanas gadiem, īpaši 17. un īpaši 18. gadsimtā, monētas, kas ir izkaltas Jelgavā, bija arī kolekcijas objekts. Tātad paši valdnieki, paši hercogi krāja privātu kolekciju ar savu naudu, krāja mācītāji, tirgotāji. Liela muzeja kolekcija kādreiz bijusi arī Kurzemes provinces muzejā, no kura daļa tagad atrodama Ģedertelijas muzejā. Tagad muzeja krājumi papildināti ar Pētera bīrona dalderi, kas ir viens no pēdējiem, kas kalts Kurzemes hercogistes teritorijā 1780. gadā. Un interesanti, ka tas dalders bija, kā mūsdienās mēs teiktu par eiro, tāda starptautiska maksāšanas vienība, jo viņš bija apritē arī ārpus Latvijas. Visā Eiropā tika ņemts pretī, bija augsts raudas sudrabs un pēc Alberta Daldera parauga. Jo pirmos Alberta Dalderus Livonijā sāka kalt mestra Valtera von Plettenberga laikā 1525. gadā, un tādējādi ar viņiem varēja norēķināties jebkurā Eiropas valstī, gan sudraba, gan zelta. Nedaudz vairāk kā 28 gramus smagais un apmēram 40 mm diametrā lielais dalders ir ļoti labā stāvoklī un muzejā nonācis no kaimiņu Dobels novada. Tas esot bijis pārmantots no ģimenes kolekcijas. Pagājušā gada nogalē muzeja krājumu papildinājis arī 1760. gadā Jelgavā lietais baznīcas zvans.